Jā, tad vēlreiz visiem labdien. Šis ir idejaski īsumā tikai trešais webinārs. Un jau mēģinām tā kā iet mazliet dziļāk tēmās, jo pirmie divi varbūt bija tādi visaptveroši. Šī ir noteikti priekš manis viena svarīgā un varbūt tāda tēma, kura ir par maz aktualizēta noteikti onkoloģijā un vispār dažādu slimību attīstībā. Un tāpēc tēmas nosaukums estrogēna loma dažādu audzē attīstībā. Jā, noteikti kaut kādi mani pacienti par šo jau ir dzirdējuši, bet mēģināsim iziet cauri tiem galvenajiem punktiem, ko es gribu šodien pastāstīt. Tātad pirmais ir par to, kāpēc vispār šī tēma ir aktuāla. Tad parunāsim par to, kas ir estrogēns un ko dara estrogēns organismā un kā tālāk notiek viņa izvade, kurā zonā rodās problēmas, kas ir sveši estrogēni un arī kāda ir viņa loma šajā visā procesā. Tālāk parunāsim par to, kā mēs varam izmērīt, vai mēs varam izmērīt svešu estrogēnu līmenī, asinīs vai organismā, un tālāk arī parunāsim arī par diagnostiku, kā mēs varam saprast vai izprast arī paša vispār estrogēnu vielmaiņu organismā. Un noslēgumā būs secinājumi. Noteikti šis tā kā ir bezmaksas webinārs, laiks mums ir aptuveni stundu laikam un plus jautājumiem. Pilnīgi visu mēs nevarēsim varbūt ļoti niansēti izskatīt, bet galvenos vilcienus mēģināšu aktualizēt. Tātad, kāpēc šī tēma ir aktuāla? Tāpēc, ka būtībā palielināta estrogēna ekspozīcija vai vienkārši ja viņu ir par daudz mūsu dzīves laikā, mūsu organismā, un tas varbūt dažādi iemesli dēļ, tad mēs varam runāt par, zinām, mērā traucētu vai disbalansētu estrogēnu vielmaiņu, un tas attiecīgi var kļūt par nopietnu risku faktoru dažādu slimību, tostarp audzēju attīstībā. Un tad šīs dažādās slimības ir, tad viens ir audzēji, otrs ir, viņas tā arī sauc, ar estrogēnu dominanci saistītas saslimšanas. Es pieļauju, ka Latvijā kaut kā mēs par maz par to runājam, bet jūs redzēsiet tālāk. Tātad estrogēns droši vien, kad cilvēki visbiežāk zina, ka estrogēnu parasti asociē kā tādu sieviešu hormonu, un tā arī patiešām ir, ka sievietes būtībā organismā viņš ir kopumā daudz nozīmīgāks, bet nevar teikt, ka arī vīriešu organismā nav nozīmīgs. Un tas pieder pie steroīdiem, dzimumu hormoniem un galvenokārt sieviešu organismā to producē olnītes, un, protams, tad mēs zinām, ka ir šis te viss premenopauzālais periods, kamēr olnītes ir aktīvas un sievietes ir aktīvā reproduktīvā vecumā, tad arī galvenokārt tur notiek estrogēna ražošana, savukārt pēc tam jau, kad ir perimenopauza un postmenopauza, tad tālāk sāk dominēt citas zonas, kā piemēram virsnieres, aknas, sirds, smadzenes, kas varbūt ir minimāli, un arī āda, bet izteikti varbūt tie ir tieši taukauda perifērijā, par to arī mēs parunāsim. Un līdzīgi arī vīriešu organismā, tikai mēs varam izslēgt šīs te olnīcas. Un būtībā, pat skatoties, ko arī zinātniskā literatūrā nelīdz galam viss ir saprasts par hormonu ietekmi. Ja agrāk domāju, ka tas ir tikai reproduktīvs hormons, tad tas noteikti nav tā. Viņam ir, kā jūs redzat, attēlā diezgan daudz arī citu ietekmi patiesībā uz organismu, gan uz nervu sistēmas, tā kā aizsargā nervu sistēmu pēc būtības, arī aizsargā kardiovaskulāru sistēmu, kas ir tās labās lietas. Arī palīdz dažādu faktoru, koagulācijas faktoru ražošanā, lipoproteīniem, bet ir arī atkal tās ēnas puses, kas varbūt tās ir, kad viņi ir par daudz. Tas, ko gribētu uzsvērt, ir reizēm tā, kad runā, kāpēc sievietes dzīvo ilgāk nekā vīrieši, tas ir viena no tēzēm, kad iespējams tas ir arī estrogēnu aizsargājošās ietekmes dēļ, tāpēc, ka estrogēni tad aizsargā, kāpēc insulta, infarkta varbūt sievietēm ir novēlotāk, ja tomēr viņām dzīves laikā ir lielāka ekspozīcija uz estrogēnu. Tā ir viena no tēmām. Bet būtībā, jā, estrogēns aiztur arī šķidrumu un stimulē visādi veidu augšanu, kas var būt gan labi, gan slikti. Tā, jā. Un vēl kas ir svarīgi, jā, kāpēc varbūt sievietēm atkal mazliet labāk, kad kaulu blīvums vai kaulu stiprumam estrogēns ir svarīgs. Tālāk par to, ka būtībā, kad mēs apskatām cilvēku organismu, mēs nerunājam tikai par dabīgo estrogēnu, ko izstrādā tad viss šīs zonas, bet mēs arī runājam par
par svešiem estrogēniem un tālāk jūs redzēsiet, tad būtībā šeit, ka tad ir kur vēlreiz visi iekšējie mūsu audi, endogēni varētu teikt audi, kas ražo estrogēnu mūsu dzīves laikā, bet tāpat laikā jāņem vērā, ka arī ir liela nozīme vides ietekmei, un tos varētu saukt par eksogēniem vai svešajiem estrogēniem, un patiesībā tā ir ļoti, ļoti liela grupa, un runāsim tālāk, cik mūsdienu pasaulē tas kļūst arvien nozīmīgāk, jo ir jāsaprot, ka organisms atbild ne tikai uz mūsu dabīgo hormonu izstrādi, bet arī uz šo svešo hormonu ietekmi, kur arī nokļūst mūsu sistēmā caur dažādām struktūrām, gan sākot ar medikamentu lietošanu, kas ir kontraceptīva līdzekļi, gan hormonu terapija, kas jau ir varbūt mērķēt terapijas vai terapijas metodas, gan caur dabīgiem preparātiem kā fitoestrogēniem un arī caur industriāliem ir. Jā, tagad redzam. Super, paldies. Vēlreiz, tad šī piedošana, tāpēc, ka es mēģināju atrast pointeri. Tad šeit bija doma, tikko, kas izstāstīja, ka ir mūsu iekšējie hormoni, ko izstrādā olnīcas, un jau pieminētie vēl dažādas citas struktūras, kā taukšonas galvenokārt, un vēl dažas citas vietiņas. Tad tas viss mūsu dzīves laikā ir dabīgi izstrādāts. Savukārt ir ļoti plaša grupa ar, teiksim tā, svešajiem vai eksogēniem, estrogēniem, kas ir īstenībā cilvēku miedarbība ar dabu. Viena lieta ir, protams, dažādi medicīnas sasniegumi, kā kontraceptīvie līdzekļi vai hormonu terapija, ko mēs mērķēti izmantojam. Dažādi tur, situācija ir izcināšanā, bet tāpat laikā ir jāņem vērā, ka ir arī dabas estrogēni vai fitoestrogēni, kas ir, par tiem mēs runāsim, kādi viņi ir un kam viņi pieder un kur viņus var dabūt. Un vēl viena ļoti, ļoti liela tēma, kuras mēģināšu runāt, ir arī industriālie vai visi tādi sadzīviskie, kas īstenībā ir ļoti līdzīgi estrogēnam un arī, tiksim, realizē daudz un dažādas ietekmes mūsu organismā, kas nevienmēr ir labi. Tā es ceru, ka jūs turpināt redzēt. Šeit ir galvenais vienkārši saprast to, ka mūsu organismā estrogēns arī ir dažādās formās. Varbūt tas ir diezgan sarežģīti, un to arī nevienmēr reiz var atcerēties. Ir E1, E2, E3, E4, tas tā vienkāršot runājot, dažādās estrogēnu formas, kas būtībā peld asinīs un realizē dažādas efektus organismā. Ja gribās niansētāk, tad būtībā var atcerēties to, ka īpaši sievietēm un kas ir, ja mēs skatāmies no dzimšanas, tad, kad iestartējas olnīca, tad tā ir viss tas pirmais dzīves cikls, aktīvais, reproduktīvais periods, tad noteikti dominē estradiols vai E2, kas būtībā ir arī visspēcīgākais, visstiprākais hormons mūsu organismā tieši no estrogēniem, un pēc tam jūs tālāk redzēsiet, kad arī daudzas vielas, tie pašie fitoestrogēni, tie paši sveši estrogēni arī imitē šo te hormonu. Tad nāk estrons vai E1, kas ir nosacīti otrajā jau fāzē, īpaši sievietēm, tad postmenopauzāli viņš dominē, bet viņš dominē arī vīriešiem. Un tad estrios E3 un E4, par tiem mazāk mēs runāsim, abi divi vairāk dominē grūtniecības laikā un būtībā tu var redzēt, ka katram no viņiem ir varbūt arī sava, teiksim, piesaist pie estrogēna receptoriem, jo neviens hormons nevar realizēt savu efektu bez piesaistes pie kaut kāda konkrēta receptora. Tā kā jebkurai šūnai ir virsū atkal attiecīgi receptori, kur vai šis hormons var iekļūt vai nevar iekļūt. Tas, kas ir varbūt arī netik svarīgi, bet vismaz dažos vārdos, tātad, kas mums ir zināms par estrogēnu receptoriem, tas ir tie tādi palaidēji vai mediātori, kas palīdz estrogēnam realizēt savu funkciju organismā, šūnās. Ir īstenībā vēsturiski jau 500 vai vairāk, cik ļoti, ļoti ilgi jau ir zinām fakti par to, ka eksistē estrogēns un ka viņš ir nozīmīgs mūsu organismā, bet estrogēns alfa, šis receptors tika atklāts 1962. Gadā, un sākotnēji domāju, ka ir tikai šāds viens receptors organismā, pēc tam vēl pēc gandrīz 30 gadiem atklāja šo beta receptoru, kas arī eksistē daudz un dažādos orgānos, un tikai vēl 2000. Gados ir atklāti vēl ar G proteīnu saistītie receptori, kas ir arī saistīti ar estrogēnu vielmaiņu. Varbūt tas ir pietiekami komplicēti, un tā doma ir tāda, ka dažādos audos ir dažādi šo te estrogēnu, gan alfa, gan beta, gan arī šī te jau jaunā proteīna ekspresija, un estrogēns alfa galvenokārt ekspresēts ir krūtīs, krūšu dziedzeros, dzemdē, olnīcās, konkrēti tēkas šūnās, prostatā, konkrēti
stromā vai tajā vidienē, sēkliniekos, aknās, taukšūnās un kaulos. Savukārt estrogēns beta receptori galvenokārt ekspresēti nervu sistēmā, olnīcās, sirds un asinsvadu sistēmā, prostatas tajā virspusītē, vai, kas ir epitēlijs, kas izklāj šo te dziedzeri, urīnpūslī, olnīcu granulozajās šūnās, rasnajā zarnā, taukšūnās un imūnsistēmā. Tas viss noteikti arī nav jāatcerās, bet galvenais jāsaprot to, ka ir varbūt teiksim, uz šiem te receptoriem arī var dažādi iedarboties un attiecīgi tas var būt gan labi, gan slikti dažādās situācijās. Tas, kas ir ļoti svarīgi no šī slaida, patiesībā ir tā, ka bieži vien, vismaz kāds saskāries ar onkoloģiju vai dzirdējis, tad droši vien ir tāds termins kā hormonu atkarīga un hormonu it kā neatkarīga audzēja. Tā mēs varētu teikt. Biežāk mēs runājam par hormonu atkarīgiem audzējiem, mēs runājam par krūtsvēzi, par prostatsvēzi, par dzemdes vēzi, par olnīcu vēzi, bet īstenībā tas nav viss. Ja mēs te redzam, ka te parādās vēl vairāk audzējumi, protams, zinātne lēnām graužās uz priekšu un būt var viss arī ideāli nav saprasts un atrasts, bet šeit ir uzskaitīti no manas puses audzēji, kuriem ir kaut kāda saikne arī ar estrogēnu vielmaiņu. Jūs redzat, tur nav vairs tikai krūtsvējs vai dzemdesvējs vai olnīcvējs, kas būtu tie 3 biežākie sieviešu audzēji, bet nāk tātad vīriešiem prostatsvējs un arī lielā grupa, kas ir zarnu trakta vai kolorektālais vēzis, melanoma, kas liktos vispār ideiski ādas audzējs un kāda viņam būtu saikne ar estrogēnu, bet zinām saikne ir, tāpat arī plaušu vēzis, izteikti tieši nesīkšūnu plaušu vēzis, kas ir arī interesants smadziņu audzēji, glioblastomas, viņi arī ekspresē. Tad doma ir tāda, ka zinātniski, ko var atklāt, kad pēc šos audus redz, vai šie audi ekspresē šos receptorus viena vai otra vai trešā veida. Un šiem audzējiem ir atklāts, kad viņi ekspresē vai viņi pastiprināti. Tad doma ir, kad audzējs aug, viņam vajag stimulus, lai augtu, un viņš reizēm sāk izstrādāt vairāk un vairāk attiecīgus dažādus receptorus. Kā, piemēram, cukuru, lai saņemtu vairāk, viņš sāk izstrādāt cukuru receptorus vai glikos receptorus, tieši tāpat tās arī ar estrogēnu. Un tad jūs vēl redzat, ka no zarnu trakta vēl noteikti kuņģavēzis, noteikti ir vērts pieminēt. Tāpat tās vīriešiem sēklnieku audzējs un arī, niervēzis, neiroendokrīni audzēji un arī diezgan lielā grupa kā hematoloģiski audzēji, īpaši limfomas. Tā kā par katru no viņiem individuāli mēs nerunāsim, bet vienkārši saprast to, ņemt vērā to, ka estrogēna vielmaiņa var visu šo audzēju, teiksim tā, gadījumos spēlēt zinām lomu tajā audzēju prognozē, attīstībā, agresivitātē un tā tālāk. Un tāpēc būtu labi to pēc iespējas vairāk ņemt vērā. Savukārt, kas ir arī diezgan droši zināms, kā es sākumā pieminēju, estrogēns var ietekmēt arī izmaiņu. Ir tā kā nevienmēr uzreiz attīstās audzēji, protams, tas ir zināms laiks, audzēji vispār bieži vien mēdz attīstīties 10, 15, 20 gadus un reizēm pat vēl ilgāk, kā nu kurā situācijā, bet ir jau tādi, teikt, signāli, par kuriem būtu jādomā laicīgi un arī jāpievērš viņiem uzmanību. Pieņemsim krūšu jūtīgums vai tāds tenderness, tas arī varētu būt estrogēna tāds dominants vai pastiprināts estrogēna esamības simptoms, galvas sāpes, kas, protams, ir plaša grupa un tas vienmēr nebūs saistīts ar estrogēnu, bet tas var būt saistīts ar estrogēnu. Pieņemsim, migrēnām arī ir atrasts, ka varētu būt korelācija ar estrogēnu, kaut kāda negatīva ietekme. Tāpat tās svara pieaugums, tā kā es teicu, estrogēns aiztur šķidrumu, noteikti ir nozīme. Sievietēm pastiprināt menstruālā asiņošana un premenstruālais sindroms noteikti arī varētu būt saistīts ar estrogēna ietekmi. Tieši tāpat tās zemes libido, zema tāda seksuālā dziņa, būtu estrogēna dēļ. Ļoti, arī plaša grupa trauksmainība, depresijas stāvoklis noteikti arī nebūs visos gadījumos tikai estrogēna dēļ, bet tam arī var būt nozīme. Vēl svarīgi sievietēm ir miomas vai fibroīdi dzemdē. Tas būtu tāds, teiktu, karsts signāls, kad estrogēna vielmaiņa nav laba vai ideāla un būtu jāskatās dziļāk, kā viņu uzlabot, kā viņu risināt. Tieši tāpatās, kā it kā šīs labdabīgās fibrocistiskās krūšu saslimšanas arī ir jau signāls, ka varbūt ar estrogēna vielmaiņu kaut kas nav labi. Un vēl paliek policistiskais olnīcas sindroms un nespēks arī kā tāda ļoti liela klase, kur atkal varbūt vēl un vēl citas lietas. Savukārt vīriešiem vairāk erektīlā disfunkcija,
ginekomastija vai palielinātas krūtis, kad veidojās tādas, tā kā izskatās jau līdzīgāk sieviešu krūtīm, un arī neauglības jautājums, kas īstenībā mūsdienās droši vien paliek arvien aktuālāks. Un tālāk jūs redzēsiet, kāpēc, kad mēs esam tik ļoti kontaktā ar vidi, ka mēs vairs nevaram izslēgt, ka tik ļoti vide spiež savā ziņā uz mūsu organismu. Tas vairs nav tikai mūsu paša organismu jau stāvoklis, ko viņš producē, bet vēl visas tās vielas, kas nonāk saskarsmē un iziet caur mūsu organismam. Un vēl, protams, kopēji estrogēns arī var noteikti nelabēlīgi, ja jau ir daudz par daudz ietekmēt gan trombu, gan insulta risku, gan arī insulīna rezistences jautājums. Tātad tas ir aptaukošanās jautājums, svara pieaugums un diabēta riski. Šeit varbūt jau detalizētāk tieši par svešiem estrogēniem, tad par ksenoestrogēniem. Es nezinu, kā labāk viņus saukt, kā cilvēki labāk atcerās, saukšu viņus par ksenoestrogēniem. Tad viņi, kas iepriekš jau teicu, ir līdzīgi šim te īstenībā aktīvākajam estrogēnam, mūsu dabīgajam estrogēnam, kas ir E2 vai estradiols, un tad piesaistās pie tiem pašiem receptoriem, un vienīgi tur var būt dažādi, varbūt tas spēks, ar kādu viņi spēj piesaistīties, bet jebkurā gadījumā caur to viņi spēj realizēt līdzīgs efekts, kā darīt mūsu dabīgais hormons. Un tad attiecīgi mēs runāsim konkrētāk gan par šiem dabīgajiem, it kā sanāk neloģiski dabīgie sveši estrogēni, bet viņi tā kā būtu no dabas nākuši, bet vienalga organismam sveši, tātad ir fitoestrogēni, mikoestrogēni, kas ir no sēnēm, medikamenti, un tad attiecīgi nāk sintētiskie, kas ir arī farmaceitiskie līdzekļi, pārtikas konservanti, dažādi UV filtri, dažādi šķīdumi un vispār pesticīdi un vides vēl kontaminanti, ar kuriem mēs esam ļoti lielā saskarsmē, un arī personīgās higienas produkti. Tūlītās par viņiem varbūt precīzāk. Šis arī, cik uzskatāms, bet tā doma ir tāda, ka mēs esam, cilvēks ir šeit, un būtībā mēs jau visi katru dienu tad elpojam, sāksim jau elpojam gaisu. Gaisā arī var būt dažādas vielas, kas var imitēt estrogēnu, pēc tam mēs noteikti dzeram ūdeni, uzņemam šķidrumu, ūdenī ir ļoti daudz risku, ka tur varētu būt dažādas vielas, kas atkal tad vai nu tieši ir pašā ūdenī, dzeramajā ūdenī, vai arī atkal caur ūdeni nokļūst ne tālāk dzīvnieciņos vai, vienmēr sakot, to ūdens dzīvniekos, jeb zivīs un tam līdzīgi. Un tieši tāpat tās arī no gaisa nokļūst atkal gaisa ietekmē mūsu pārtiku, visus graudus, labību, dārziņus, tālāk, visu, kas aug tur. Un, protams, arī augsnē pašā, protams, tas viss atkal nogulsnē un atkal tālāk nokļūst. Tā ir tāda barības ķēde, bet tā doma ir sekojoša, ka tas, ko zinātne vispār mūsdienu atziņas saka, mēs nekādā veidā nevaram izvairīties no šiem te visiem svešajiem estrogēniem, un jāsaprot to, ka mēs varam tikai domāt vai veikt apzinātākas izvēles, kā mēs sakam jā, kā mēs sakam nē, un tā tālāk, to jūs redzēsiet vēl. Un protams, kad arī kāds domā, ka mātes piens ir tīrs, tad tas vai ļoti vienmēr veselīgs, tas nav 100% tā, arī mātes pienā var būt vielas, kuras uzreiz tiek nodotas auglim. Tā kā, tas ir viss ir ļoti saistīts. Un būtībā tas, ko galvenais atcerēties, kad EDC vai endokrīnās sistēmas ir vienkārši šie svešie estrogēni, tie, kas ir tie ķīmiskie, tiek pieskaitīti EDC grupai vai tātad endokrīnās sistēmas traucējums izraisošajām vielām, kas jau būtībā ir sliktā klase, kurai būtu jāpievērš uzmanība un iespējas mazāk ar viņu jāsaskarās. Šeit ir uzskaitīti tieši konkrēti sintētiskie svešie estrogēni, un kas ir tie top 12 izplatītākie un, nevar teikt, visļaunākie, bet visvairāk varbūt izprastie un arī ar kuriem mēs esam saskarē. Pirmā lielā grupa noteikti to cilvēki ir dzirdējuši, redzējuši, ir bisfenols un būtībā bisfenols bisfenols A un bisfenols S ir tie pazīstamākie, un šobrīd tas, kur mēs viņus varam dabūt dažādos caur polimēriem, caur epoksīdu sveķiem, kurus izmanto tālāk plasmasas materiālu ražošanā un būtībā pudeles, ja mēs skatāmies, tad jebkura plasmasas pudele var saturēt kaut kādas jau šīs kaitīgās vielas, un tad
Tad būtu atkal svarīgi veikt, mērķēti izdarīt izvēles, skatīties uz plasmas, kurā nav šīs te BPA vai BPA free, kur nav šie te bisfenoli. Otrs, kas ir absolūts, nekādā gadījumā nevienu plasmasu nedrīkstētu nec karsēt, termiski apstrādāt un tad vēl lietot, vai ne kaut kādā veidā to, vai tas ir ēdiens, kas tur ir bijis iekšā ūdens, ja viņš, piemēram, ir turēts saulē, plasmas saulē būs vēl jau bīstamāk, tāpēc būtu jāskatās uz plasmasu, cik mums viņi ir mūsu dzīvēs un kā mēs viņu lietojam, tad izvairīties, cik vien var no plasmas izteikt, kur ir šis bisfenols A un S, lietot tad svaigus, nevis konservētus produktus, jo šī plasmas tiek arī izmantot konservēšanas procesā. Tā ir tāda viena liela jau grupa. Dioksīns atkal ir viela, kas, protams, ir konvencionāli, kas rodas konvencionāli ražotā gaļā. Man, diemžēl, mani pieraksti vairs nerādās. Nezinu, kā to dabūt tagad gatavu. Vienādi sakot, zivs piens, olas, sviests ir jāskatās, vai šis ir ļoti industriāli ražoti produkti, vai tomēr tās ir biosaimniecības, kur šie visi lopiņi nav sastūķēti un nav tā masa produkcija. Tad atkal ieteikums būtu lietot organiskus dārzeņus, organiski audzētus dzīvnieku produktus. Nākamā viela ir atrazīns, kas būtībā tiek izmantots kukurūzas audzēšanā, arī daudz, kur sastopams publiski pieejamā vai vienkārši dzeramajā ūdenī. Par ūdeni runājot, ūdens ir no vienas puses arī sarežģīta tēma, jo diez vai mums visiem mājās ir ūdens filtri, jo tas ir arī naudas jautājums, tas maksā, un tad būtu jāpēt un jāanalizē patiesībā katras mājsaimniecības ūdens ķīmiskais sastāvs, jo 100% mēs nevaram garantēt, ka tur viss ir labi. Tā kā vienkārši, ja mēs neveicam nekādas analīzes, tad mēs varam tikai rekomendēt izmantot augstas kvalitātes ūdens filtrus, kas būtu ideāli, ņemot vērā šo te vispār kopumā globālo piesārņotību un to, ka mēs esam šajā ķedē visi ļoti iesaistīti, vai arī otrs variants ir kaut kādā brīdī mēģināt lūgt šīm te konkrētām laboratorijām, kas certificētas testēt šo te ūdeni un skatīties uz tā kvalitāti, lai vispār saprastu, vai vajag filtru vai nevajag filtru. Tas var būt ļoti individuāli. Te tikai piemērs par to atskaties atpakaļ uz bisfenolu A, kas ir šis te plasmasā esošā viela. Lai saprastu, ka īstenībā šīs te vielas, kas ir šodienas tēma, ir estrogēns un estrogēnam līdzīgās ietekmes, bet bisfenols nerealizē savu slikto dabu tikai caur kaut kādu estrogēnu receptoru stimulāciju, bet īstenībā stimulē ļoti daudz un dažādus receptorus. Šeit var redzēt, cik daudz un dažādi vispār audzēju gadījumā, sākot ar olnīcu, krūšu, endometriju vēzi, dzemdes kakla vēzi, prostats vēzi un tā tālāk, sēklnieku vēzi, leikozes, plaušu vēzis, kolorektāls vēzis, saknu, osteosarkoma. Vienmēr sakot, cik plaši un pleiotropi ir tie efekti un cik daudz var negatīvi tas korelēt ar audzēju attīstību. Tad var redzēt, cik daudz un dažādas neiesim detaļās gēnus vispār šādas te vielas spēja aktivizēt. Un, saku, lai arī mums fokusā ir estrogēns, šeit var redzēt, ka tas nav vairs tikai uz estrogēnu ietekmi, vēl un uz daudziem dažādiem gēniem. Tālāk turpinot par vēl šiem te sliktajiem, bīstamajiem, svešajiem estrogēniem, ftalāti varbūt ir arī dzirdēta klase. Ftalāti ir PVC saturošā plasmasā, plasmas ēdienu trauciņos, plasmas iepakojumos, atkal varētu teikt, tā ir plasmasa un noteikti arī kosmētika. Tāpēc būtu jāpievērš uzmanību, vai viens variants, protams, atkal mazāk izmantot plasmas, ko jau mēs iepriekš, par ko mēs iepriekš runājām, un pāriet varbūt uz stiklā, traukiem un cita veida vēl tādiem iepakojumiem, kas būtu daudz drošāki. Noteikti kosmētika izteikti sievietēm, jāskatīties, lai nebūtu ftalātu klātbūtnes, jo vienkārši šīs te vielas, diemžēl, viņas nokļūs organismā un viens noslogos sistēmu un var radīt zināmus riskus veselības problēmu attīstībā.
Tālāk perfluorāts ir vēl viens ksenoestrogēns, kas ir dažādās sprākstvielās, raķešu degvielās, salūtos, atkal publiski pieejamā ūdenī, tāpēc, nu, protams, varbūt tas ir specifiski tiem, kas nodarbojas ar kaut kādu sprākstvielu, nezinu, profesionālā līmenī ir tuvu tam, tad tas būtu jāņem vērā, bet mums vispārēji cilvēkiem noteikti domāt atkal par to, kādas kvalitātes ūdens ir tas, ko mēs dzeram, un idejaski jods ir viela, kas palīdz mazināt šo te perfluorātā slikto ietekmi, bet no otras puses atkal jods, tas ir atkal viens no mikroelementiem būtisks organismam, bet tāpat laikā par daudz jodu atkal būtu bīstam, tāpēc mēs nevaram tikai paļauties uz jodu. Un tad ir tādas īstenībā, es domāju, ka, es pieļauju, ka reti kurš domā niansēs kādu matraci vai kādu televizoru vai kādu paklāju un kādu, vai mēs vispār domājam, ko mēs pērkam no šīm te lietām, jo šie te visi, šīs te sadzīves, tā kā preces, mēbeles un tā tālāk, tik arī apstrādāts ar speciālām vielām, kas tā kā nodrošina drošību, lai viņas nedegt un tā tālāk, bet no otras puses, tad līdz ar to mēs esam atkal pakļauti šiem te sliktajiem polibromētajiem difenilēteriem, kas tur ir. Un ir noteikti ieteikums ir arī, kad mēs, ja mēs izmantojam putekļsūcē, tad izmantot HEPA filtrus, vai arī noteikti tāds ļoti, ļoti virspusējs, bet liels ieteikums, teiksim, skatīties, kad mēs mainam vai nu vecus paklājus, tas arī būtu, nemaz nav tik nekaitīgi tajā procesā, ja mēs to visu elpojam, tad tas vēl vairāk izdalās. Vienkārši ņemt to visu vērā un varbūt atkal skatīties ir vesela liste arī ar šīm te mēbelēm un vielām, kuras, TV ir gultas matracis, es domāju, šim te visiem sadzīves, kā lai saka, lietām, kuras mēs varētu skatīties, lai nebūtu šis te PBDE piejaukums. Tieši no tādas pašas sadzīves jautājuma svins, kas būtu vecā krāsā, tas arī ir svešs un slikts, kas saka, estrogēns, un varbūt īpaši vīriešiem vai celtniecībā un vispār saprast, ka mēs nevaram vienkārši kasīt krāsu no zienas, tas kurā gadījumā izdalīsies kaut kādā mērā. Šis tas svins, kas atkal mūsu organismam ir pietiekami kaitīgs, un tāpēc būtu svarīgi man lietot ļoti adekvātas maskas, vai labāk, ja tur notiek kaut kādi remonti telpās, tad drīzāk pārvākties uz citām telpām uz to laiku, kamēr notiek remonti, un tā kā pasargāt sevi, jo tas viss var radīt nevēlamu ekspozīciju. Tāpat arsēns ir vēl viena no vielām, kas ir gan augsnē, gan ūdenī, tāpēc vēlreiz pārbaudīt savu dzeramo ūdeni, ko mēs lietojam, un domāt par ārziņiem, lai viņi tiktu nomizoti pirms lietošanas. Tas ir tas mazākais, ko mēs varam izdarīt. Dzīvesudrabs ir vēl viens arī tāds svešais estrogēns, kas arī rodas dažādos procesos, ogļu dedzināšana, jūras veltes, izteikti varbūt tās, kuras ir te ir piemērs zobenzīves, haizivs, varbūt tādas mēs Latvijā mazāk kādam, vienā sakot, skatīties uz savvaļā augušiem, uz savvaļā augušām ziltiņām, uz savvaļas lasi, forelēm, anšoviem, skumbrijām, siļķiem, tie būtu drošāk jābūt. Vienkārši tie, kas arī lieto daudz zivs uzturā, arī jārēķinās, ka dzīvesudrabs noteikti var nonākt caur tām mūsu organismā. Vēl ir perfluorētie savienojumi, par tiem arī parādāsim mazliet vairāk, kā piemērs, tas ir, jāsaka, daudz, kas mūsdienu pasaulē ir trendīgs, tas tāds moderns vārds, bet jā, cilvēki patīk, vai ne, kad mēs lietojam traukus, pannas un gatavojam kaut ko termiski apstrādājumus, patīk, ka kaut kas nepiedeg, un būtībā šie te pretpiedeguma trauki ir viena no visbīstamākajiem, kur arī satur šos savienojumus. Tieši tāpatās tieši šie savienojumi var būt tekstilu izstrādājumos, ādas izstrādājumos, arī, lai vai cik stilīgi un forši ir, piemēram, Gore-Tex apģērbs, arī šādos apģērbos var būt ūdens necaurlaidīgos šīs vielas, tieši tāpat mēbeles, paklāji, gumija, plasmas,
Jā, par panām mēs vēl parunāsim. Tad vēl ir organofosfāti, jeb fosfororganiskie pesticīdi, kas ir arī mūsdienu milzīga problēma, jo cilvēku populācija pieauga vispār, izņemot par Latviju, bet kopumā populācija pieauga, līdz ar to arvien vairāk, ja mēs skatāmies konvencionāli audzēt produkti, graudi tiks apstrādāti ar šiem te nosacīt bīstamiem pesticīdiem, un tāpēc atkal silta rekomendācija skatīties vairāk uz organiski, uz bioloģiski, lai vai cik tas ir grūti izaudzēt, bet labāk, ka tas ir dabīgi audzis, organisks produkts, bet, protams, tā arī jāņem vērā, ka ir ļoti grūti šos te pesticīdus pēc tam, nomizot, nomizot, vai pat, ja viņam ir apvalks, viņš vēl nesen klausījos, ka, diemžēl, arī viņam likās, ka varbūt avokādo ar savu apvalku tiek pasargāts no pesticīdu ietekmes, bet tas nemaz, diemžēl, nav tā. Viņa arī var nokļūt šīs te vielas dziļāk. Tālāk ir klase glikolēte, tas ir arī īsumā visu mūsu sadzīves ķīmija, dažādi ataugošanas līdzekļi, kuriem mēs tīram traukus, līmvielas, žāvētāji, tinte, arī lakas, smaržas, kosmētika. Tad skatīties uz šādu vielu esamību un mēģināt izvēlēties vairāk naturālus līdzekļus, ar kuriem mēs tad vai nu tīram māju vai izmantojam vispār kā saka, pašu vajadzībām. Tā skaitā arī kosmētika. Šeit tāds tikai viens no piemēriem, lai pašķitināt dziļāk, ir par šiem te perfluētajiem savienojumiem. Tad kas būtu droša panna, ko mēs varētu izmantot cepšanā vai gatavošanā, tās būtu visas tās, ar kurām varbūt arī kaut kas var piedegt. Droši būtu oglekļa tērauds vai keramiskā panna vai no lavas akmeņiem ražota panna vai porcelāns vai arī rūdīts stikls. Savukārt viss bīstamākās mums būtu teflona pannas, domāju, viņas ir gana populāras, tā kā teflonā ir viss šīs sliktās vielas, kas ir bīstams. Šeit ir pat piemērs, kā ir bijuši novērojumi, kad no šīm te teflonas karstuma ietekmē tur iztvaiko visādas vielas, tieši šīs arī vielas tur iztvaiko, un tad nabaga putniņi pat mirst no tā, kad viņi nespēja tolerēt šos toksīnus. Tieši tāpat alumīnijas, svāršu māls, plasmas nekādā gadījumā nevajadzētu izmantot un gatavošanai. Tā vidēji droši būtu čuguna pannas, nerūsējušais tērauds un titāns. Tā kā arī šo te visu var secīgi apskatīt. Par noteikti, kas ir arī zinātniski pierādīts, tad sievietēm noteikti krūšu olnīcu un dzemdes vēzis viennozīmīgi, ja mēs esam kontaktā ar šiem te visiem svešiem estrogēniem, pierādīts ir, ka viņu risks pieaug, tieši tāpatās arī vīriešiem prostatas sēklinieku vēzis un nevelti, vai ne, jo šie te visi vēža veidi arī iepriekš bija minēti kā tie, kuri ekspresē šos te estrogēnu receptorus. Tāpēc jāsaprot, ka sistēmā šīs te vielas aizies līdz mēķaudēm. Te vēl viena atsevišķa tikai sadaļa, kas vēl ir, tur dažādi ir tie iedalījumi, vienmēr sakot, svešie estrogēni, par kuriem mēs ideiski jau runājām. Tad vēl var arī viņus vēl daļai saukt par metaloestrogēniem. Kā viens piemērs, pieņemsim alumīnijas, tikai piemērs. Alumīnijas ir, kuras pieminēja pannās, bet alumīnijas, pieņemsim, ir arī dezodorantos, bet labi, pieņemsim, izvēlēties dezodorantu, kas nesatur alumīniju, jo atkal, ja mēs to daudz izmantojam, tad tas atkal rada kaut kādus riskus. Un tā kā jūs redzat, cik īsumā viņi ir daudz. Vēl viens tur bija medikamentu klases, kas medikamenti ir mazliet cita opera, bet viņi tāpēc arī strādā, ka viņi var attiecīgi iedarboties arī uz šiem te estrogēnu receptoriem. Un tā kā viens liels piemērs ir tamoksifens, kas ir ļoti plaši lietots krūts vēža ārstēšanai, tieši krūts hormonu pozitīva, estrogēnu pozitīva krūts vēža ārstēšanai, tad mazina recidīvu riskus, jo viņš spēja tātad iedarboties uz šiem te estrogēnu receptorus tieši krūšu audos bloķē, bet kas ir negatīvā lieta vai blakne vai risks, kā atkal, diemžēl, estrogēnu receptorus, kas ir dzemdē, tos atkal aktivizē, tāpēc duāla iedarbība. No vienas puses sargā no krūtsvēža, no otras puses palielina dzemdes vēža risku, bet tie ir medikamenti, kurus mēs varam
arī pieskaitīts savā ziņā svešo estrogenu klasē. Par to, vai vispār sintētiskie hormoni, tā ir nākamā medikamentu klase, tad viens bija tamoksifēns, kā mērķēts varbūt pretvēža preparāts, bet sintētiskie hormoni ir vēl viena, es teiktu, ļoti izplatīta zona vai tēma, kuru atkal, jāsaka tā, medicīnā varbūt tās vieglu sirdi izrakstā diezgan plaši, pie daudz un dažādās situācijās, sākot jau ar to, ka tad vajag aizsargāties, tad kā hormonālā kontracepcija, turbūt ļoti jāskatās, ko satur hormonālā kontracepcija, vai viņi ir progesterona bāzes vai estrogēna bāzes, vai arī tālāk jau īpaši sievietēm, kas nokļūst šajā te menopauzālajā vai tajā perimenopauzes vecumā, kad sākas nejaukie menopauzes simptomi, tad atkal reizēm tiek nozīmēta hormonu aizstāja terapija, kura idejas, protams, ļoti labi atrisina šos te simptomus, bet vienlaikus vai viņa nepalielina tālāk riskus, kad vēl vairāk sistēmā akumulējas estrogēnu, un tāpēc tas, ko es vēl tālāk rādīšu, ka tas visam vienkārši ir jāaiziet savu sistēmu un ir jāizvadās. Un piemērs tikai par manu metabolā vēža institūta vadītāju Nešu Interešu Slaveno, kur ir ļoti, ļoti liela pieredze ar darbā ar pacientiem. Viņa ir ļoti, ļoti, teiksim, ņemot vērā šīs te vides tendences un to, cik ļoti mēs esam vide ir palikusi savā ziņā netīra un industriālā. Viņas vispār savā lielajā stāžā 3,5 gadu laikā nav vispār nevienu nozīmējis sintētisks, nec bioidentisks hormons, bet centusies risināt simptomātiku un problēmas citos veidos. Piemēram, Amerikā ir arī ļoti populāri bioidentiskie hormoni, kas nav sintētiskie, un arī ar tiem, tad vienkārši, ja mēs nezinām, kā mūsu sistēma strādā, mēs varam iekļūt riska zonā. Tā par te tikai viens piemērs par to, kad medicīna attīstās un daudz par to nerunāsim, bet par šiem te svešajiem, kas ir liela vai ne klase, estrogēniem, īpaši šiem te sintētiskajiem, kas tā kā ir šo te endokrino sistēmu tā kā traucējošas vielas, viņus var būtībā arī noteikt. Viņas var noteikt galvenokārt urīnā, kā metabolīts, ir pasaulē laboratorijas, kas to dara. Tas droši vien tad arī palīdz varbūt vēl precīzāk izdarīt secinājumus, kurā zonā mums ir problēmas, kā mēs varam to mazināt, un tad tas jau ir atsevišķs jautājums. Bet tādi testi eksistē. Un tad vēl viena grupa, ja jūs atceraties, ejot atpakaļ, tātad mums ir vēl ar vienu, mēs runājam par svešajiem estrogēniem, un tā dabīgā klase no svešajiem ir fitoestrogēni, fito no vārda, kas ir augos, un tā arī ir, kad būtībā arī augos ir vielas, kas ir būtībā, kuriem arī ir steroīdu struktūra, tieši tāpat kā estrogēnam, un savā ziņā viņi ļoti līdzīgi var būt mūsu reālajiem īstajiem estrogēniem. Un te var redzēt galvenās klases flavonoīdi, fenolskābes, lignāni, stilbēni, un arī par šiem te varbūt var smukāk vēl redzēt, kas ir tie galvenie produkti, kuri īstenībā satur daudz šos te fitoestrogēnus. Tās ir linsēklas, sezamsēkliņas, sojas produkti, viss, kas ir soja un ar to saistītie produkti, krustdziežu dzimta, ķiploks, ženšeņa un tā tālāk. Līdz ar to, kas ir tā doma, ka diezgan sarežģīti, protams, ka mēs šajos produktos ir gan daudz laba, tas ir viennozīmīgi, katrā no viņiem mēs varam atrast ļoti daudz laba, bet zinātnes līmenī ir tā, ka ir ar vienu, teiksim, diezgan liela piesardzība. Ir skaidrs, ka fitoestrogēni arī piesaistās pie estrogēnu receptoriem, bet viņiem iedarbība var būt dažāda. Tas nav tā, ka, teiksim, ja mēs skatāmies uz šiem te iepriekš minētiem svešiem estrogēniem, tiem sintētiskiem, viņi ar lielāku varbūtību visu laiku izraisa negatīvas ietekmes, teiksim, stimulēšanu un augšanu un tā tālāk. Bet šajā gadījumā fitoestrogēni ir tādi duāli. Viņi var organismā realizēt gan estrogēnu iedarbību, kas ir tā stimulējošā iedarbība, gan arī savā ziņā iedarboties pret estrogēnu. Un būtībā tad katrā konkrētā situācijā vajadzētu izvērtēt. Viņi no vienas puses var būt, pieņemsim, ļoti noderīgi situācijās, kad mums ir, pieņemsim, sieviete ir nokļūst menopauzālajā vecumā, un viņai ir attīstījušies menopauzes simptomi, un ja viņai nav tur, teiksim, kaut kāda slikta vēsture, iespējams, ka viņai
fitoestrogēni varētu būt palīdzoši, lai uzlabotu, tā kā mazinātu šo te kraso pārēju, kad tas estrogēns vairs organismā nav. Bet tas būtu no katras situācijas atšķirīgi. Bet tas, ko es gribu teikt, ka, teiksim, no integratīvā skatu punktā soja ir bijusi ļoti kontroversiāls vispār produkts jau ilgstoši, bet lielākā daļa tomēr pētījumi rāda, ka soja visdrīzāk varētu būt tomēr droši vai tādā ziņā tā kā varētu mazināt vēža riskus, jo soja ir vairāk īsteno šo te pretestrogēnu vai antiestrogēnu efektu organismā. Protams, Latvijas populācijas, domāju, salīdzinoši ļoti maz lieto sojas produktus, tad viens puses tas varbūt ir slikti, pieņemsim, aziāti lieto krietni vairāk, sākot ar visādām edamē, pupiņām un tofu, kas mums ir diezgan tāds sveši produkti, bet patiesībā viņi mērenās devās varētu būt labvēlīgi, jo viņi arī, tā kā palīdz, tā kā mazināt šo te agresīvo estrogēnu ietekmi. Bet jāsaprot, ka zinātne arvien nav līdz galam, teiksim, ir noteikti domas un runas par to, ka fitoestrogēni būtu iespējams potenciāli kā tāda alternatīva, pat tā kā, varētu gandrīz medikamentu klases, dažādu patoloģiju ārstēšanā, bet trūkst ar vienu pētījumu, viņi vienkārši nav tik apjomīgi. Un tad vienkārši par šiem fitoestrogēniem domājot, būtu arī jāskatās, katram konkrēti šie pētījumi, pieņemsim, arī linsēklām nav atrasts negatīvs ietekmes uz vēža risku, varbūt tieši otrādā, kaut kā tur ir fitoestrogēni. Tāpēc būs tādi, kas būs labvēlīgāki un būs tādi, kas varētu būt kontroversiālāki. Par to tad šīs visas vielas iepriekš minētās, gan dabīgais estrogēns, gan šie te svešie estrogēni, vienalga vai tie būtu tie fitoestrogēni vai sintētiskie visi estrogēni, viņi visi tātad izies, nokļūstot mūsu sistēmā, protams, tur arī nepaliek. Viņi tiek tālāk, teiksim, tā kā neutralizēti vai detoksicēti. Un tas ir ļoti atkal komplicēts process, kas notiek primāri aknās. Ir tā, kad un vispār, kad mums, teiksim, šeit ir uzrādīts, kad mums vajadzētu vairāk mēģināt, vai kad mums būtu ļoti svarīgi ielūkoties vairāk estrogēnu vielmaiņā, kas ar viņu vispār ir, vai viņi ir optimāli, normāli vai nav optimāli. Tad tas būtu noteikti sievietēm, kurām jau ģimenē anamnēzē ir krūšu olnītes vai zarnu audzēji. Tas būtu noteikti sievietēm, kurām ir diagnosticēts estrogēnu pozitīvs krūšu audzējs. Tas būtu arī ģimenēs, kurās ir šīs estrogēnu dominantas saslimšanas, gan arī, starp citu, miomas, endometrioze un visi premenstruālie sindromi, vai arī gadījumos, ja mēs vispār apsveram orālus kontraceptīvos līdzekļus vai hormonu aizstāju terapijas pielietošanu, vai arī bioidentiskos hormonus vai in vitro apaugļošanu. Būtībā jāsaprot, ka mēs tajā brīdī vēl iespējams kaut ko pieplusosim organismam, un tad ir svarīgi, kā viņš tiks ar to visu galā. Vīriešiem arī izteikti tur, kur ir prostats vai kolorektāls vēzis anamnēzē. Šeit dažos vārdos tātad mēs kā pagājām vēl solīt atpakaļ, tad es minēju, ja kāds atcerās, kad organismā dominē E1, E2, E3, E4, tie ir visi estrogēni, bet viņi, protams, rodas no kaut kā, primāri viņi rodas no holesterīna, kas arī ir steroīdais hormons, un organismā viņu šos te estrogēnus tālāk jau saistā, transportē vai pārnēsā atkal saistošais globulīns, tas atkal varbūt nav tik būtiski, vienkārši dažādas nianses var ietekmēt arī šo te vispār kopējo estrogēnu līmeni organismā, un tikai tas estrogēns, kas pēc tam ir, tiek nodalīts no šī te proteīna, viņš var realizēt šo te bioloģisko aktivitāti. Šis ir, laikam, viens no vissvarīgākajiem slaidiem, saprast, cik tas ir īstenībā sarežģīti. Varētu teikt tā, ka estrogēna vielmaiņa tālāk, kad estrogēns jau ir realizējis savus efektus organismā tālāk, protams, organismam viņu ir jāneutralizē vai jādetoksicē, jāizved vienmēr sakot no organisma, un tas notiek primāri caur aknām. Aknes ir, jūs zināt, nabaga aknes ir, vai labās aknes ir tas ļoti svarīgais orgāns, kas veic ļoti daudzu vielu detoksikāciju, tostarp estrogēnu detoksikāciju, un tas būtībā varētu teikt notiek tā kā divās fāzēs, vai 2,5 fāzēs. Ir pirmā fāze, ir starpfāze, tad ir otrā fāze. Par katru mazliet parunāsim, tad vēl nāk trešā fāze, kas galvenokārt jau ir zarnu trakts. Un jāsaprot, ka šīs te mūsu aknas noslogo ne tikai mūsu pašu estrogēns, viņa līmenis organismā, bet tad visi šie te vēl vides estrogēni, par kuriem mēs iepriekš runājām.
Un tad ir arī ļoti svarīgi šeit, neiesim vēl te tik detalizēt, bet parunāsim par katru fāzi mazliet vairāk. Ir svarīgi, vai šis te ritms šeit izvada funkcijai ir tāds labā tempā un saskaņots, vai viena fāze, pieņemsim, nav pārāk lēna un otra nav pārāk ātra un otrādāk, jo tur, redzēt, pa vidu ir arī riski, ja pieņemsim pirmā fāze notiek pārāk strauji, tad mums var veidoties starp posma diezgan aktīvi un no tādi bīstami metabolīti vai šie starpprodukti, kuri, ja netiek atkal neutralizēti, otrajā fāzē rada oksidatīvo stresu sistēmā un organismā un rada problēmas, vienmēr sakot. Tāpēc, jo harmoniskāk būs šī aknu izvada funkcija, jo labāk. Un te varbūt vēl redzēt, ka ir dažādi gēni, kuri ir iesaistīti šajā visā izvada funkcijā. Šeit, kas ir pats, ko es arī pacientiem, ar kuriem mēs esam veikuši šādu diagnostiku vai testēšanu, reizēm ir grūti saprast, kā to labāk izstāstīt. Jo tas nav tik vienkārši, bet šeit varat redzēt to, ka, ja mēs skatāmies uz to pirmā fāze, kas notiek aknās, tad būtībā viņas doma, un to sauc par hidroksilāciju, šajā brīdī tikai estrogēni tiek identificēti, iezīmēti un aktivizēti līdz viņi pārtop par šiem starposmu metabolītiem. Un šie starposmu metabolīti būtu labi atcerēties, kad ir tādi 3 galvenie zari, kas veidojās, ir 2OH metabolīti, 4OH un 16OH, un viņi visi pēc tam nokļūst, tiek izvadīti caur urīnu, un arī caur zarnām. Būtībā galvenokārt caur zarnām un daļai arī varbūt bišķiņ caur ādu un jā, noteikti arī caur urīnu. Bet te es esmu mēģinājis jau iegrāsot, ka tas atcerēties, ka 2OH ir šis te starpos metabolīts, kas ir zaļš un tāpēc vairāk noteikti tas labais, tad ir 4OH un 16OH, kas ir jau vairāk bīstamie un sliktie. Un īstenībā ļoti svarīgi, kāds ir viņu balans. To atkal, protams, daļai ietekmē gēni, uzturs, un arī tas atkal, varbūt tā vides vēl ietekme, cik daudz vēl kaut kāda estrogēni ir nonākuši mūsu sistēmā. Ja mēs, varbūt šeit, atvainojos, ka ir angliski, bet lai saprastu, te ir, ja mēs, teiksim, mērīt vai mēram šos te metabolītus urīnā, kas ir tikai šī pirmā fāze, tad būtu ideāli, ja mums dominētu galvenokārt šis te labais 2OH estrogēns, kuram būtu jābūt ap 70%, 4OH ir īstenībā ļoti, ļoti sliktais, vissliktākais un visbīstamākais, tam būtu jābūt vismazāk ap 10%, un 16OH, kas ir arī daļai slikts, viņam būtu jābūt ap 20%. Kas ir, kāpēc arī 2OH ir labais, tāpēc, ka viņš ir salīdzinoši ļoti vājš, viņam nav tāda slikta, viņam nav pierādi, viņam nav ietekmu uz audzēju attīstību, viņš ir tad diezgan drošs, ka viņš organismā, teiksim, tur peld un cirkulē un pēc tam izvadās, viņš arī mazāk piesaistās pie estrogēna receptoriem un savukārt 4OH ir tiešām ļoti bīstamais metabolīts, arī zinātniski pierādīts, ka teiksim, sievietēm, kurām jau, pieņemsim, atklāja krūts vēzi, tas 4OH frakcija ir 3 reizes augstāka nekā 2OH, un tas ir viena, tāpēc jāsaprot, ka ja nebūs labs viņu balans, tas radīs tiešām liels riskus audzē attīstību. Izteikti, jā, sievietēm krūts vēzis, bet jūs redzēt, ka bija vēl dažādi audzēji un ļoti aktīvi piesaistās pie receptoriem un tādā veidā veicina, stimulē audu augšanu. Tur arī šajā pašā zonā varētu teikt, ja piemēram būs augsts 4OH, noteikti arī var stimulēt tāpatās arī labdabīgu slimību attīstību, un 16OH savā ziņā, kur var redzēt, arī dara līdzīgi, gan viņam ir liela loma pie fibroīdu, pie miomas attīstību, riskiem, pie endometriozes procesu, tādas agrevēšanas vai padarīšanas sliktāk, un arī, protams, pie pastiprinātas asiņošanas. Ja dāmām ir pastiprināta asiņošana, tad iespējams, ka tur ir problēmas ar 16OH metabolītu, to apjomu organismā. Te dažos vārdos tas izskatās, tad, kad cilvēkam, ja mēs taisītu gēnu karti un mēģinātu meklēt, ģenētika ir tāda lieta, ko es parasti saku cilvēkiem, tā ir iedot mums savā ziņā uz dzīvi, varbūt tas ir atkal diezgan sarežģīti, bet vēlreiz no holesterīna rodās estrogēni, estrogēns 1, 2, 3, 4 un tā tālāk, un pēc tam viņi tiek šķelti, un mēs nokļuvām pagaidām tikai šajā zonā, kur radās šie pirmās fāzes metabolīti 2OH, 4OH un 16OH, un
šeit jūs redzat, visur ir kaut kādi gēni, šie sarežģītie nosaukumi, CIP tāds un tāds ir iesaistīti tālāk šo te visu metabolītu veidošanās procesā. Un mēs varam veikt, teiksim, padziļinātas ģenētiskas analīzes un mēģināt ieraudzīt, tad kāda ir mūsu tā gēnu karte tieši, kas attiec uz estrogēnu vielmaiņu. Varbūt tiešām tas ir ne tik vienkārši, vienam arī tas nav jāatceras uzreiz, bet tālāk jau sākās šeit, no šī līmeņa sākas vēl otrā fāze, un šeit atkal ir iesaistīti dažādi gēni un dažādi riski. Šeit tas varbūt precīzāk par to, ka otrā fāze turpina notikt ar vienu aknās, tur šie te visi metabolīti, kas radās, kur ir savā ziņā, viņi tiek neutralizēti, kas būtu brīnišķīgi, ka viņi pārvēršas tālāk šie te 2OH, 4OH var pārvērsties par 2-metoksiestronu un 4-metoksiestronu, kas jau ir ļoti drošie gala produkti. Vienādi sakot, otrā fāze šīs te visas molekulas padara par ūdenī šķīstošām un gatavām izvedē no organismu. Tur varbūt neiesim detaļās, cik sarežģīti tie procesi, kas tur notiek. Glikuronidācija, glutationa konjugācija, metilācija, nevienam sakot, varbūt tas ir tiešām sarežģīti, bet ir svarīgi, ka šī fāze arī notiek labi, lai veidojas šie pareizie metabolīti, un ja viņi neveidojas, tad atkal mēs nokļūstam riska zonā. Ja viņi savukārt neveidojas un ir kaut kādas gēnu problēmas, vai varbūt tās vēl mums ir liela ekspozīcija uz tiem svešiem estrogēniem, tad mums var veidoties arī šeit var redzēt brīvie radikāļi. Ja? Varbūt tā, ka, piemērs tikai, ja mums ir radies šis te pieņemsim, sliktais 4OH metabolīts, viņam organismam ir lielisks iespējas viņu vēl, ja labi strādā, teiksim, šis gēns, viņu pārtaisīt vēl par labo neitrālu gala produktu. Par 4-metoksiestronu, bet tas var arī nenotiekt situācijā, ja gēns strādā slikti, vai arī situācijā, tad vienmēr sakot, ja šis gēns strādā slikti, tad viņš var aiziet, kā saka, pa kvinonu vai brīvo radikālu ceļu, kas atkal rada lielus riskus gan šiem te augšanas procesiem, gan piepluso oksidatīvo stresu organismā. Te varbūt īsi tikai kā piemērs par šiem gēniem. Ja šie gēni, zinātnes pierādījis, ja pieņemsim COMT gēns, kas te vairākās vietās ir tik ļoti svarīgs, ja viņš ir lēns un slikti strādā, un vēl arī šis te pašā gala fāzē GSTM1 gēns slikti strādā, tad tur 3-4 reizes menopauzē pieauga krūtsvēža risks, teiksim, sievietēm, kas ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Par šo es arī nekavēšos, jo šodien akcents vairāk pastāstīt, kā tā sistēma tiek noslogota, un ka mēs to varam izprast un savā ziņā diagnosticēt un ņemt vērā visu šo vides ekspozīciju, bet tad arī nākamā tēma būtu, ka, ja mēs zinām, ka mums ar šo te ir problēmas, mēs, protams, varam tālāk jau ielūkoties, kā mēs to varam atbalstīt un saprast, ka katrai fāzē varbūt ir konkrēts vielas, kas ir svarīgas un vajadzīgas, sākot ar B grupas vitamīniem, ar vēl dažiem citiem vitamīniem, ar daudz un dažādām aminoskābēm, un krustciešu dzimtē ir ļoti liels loma un potenciāls, kas palīdz aknām veikt šo te grūto darbu. Un vēl pats arī ļoti svarīga tēma, ko mēs visi varam, es teiktu, pat bez nekādām analīzēm ietekmēt vai zināt, ņemt vērā. Man liekas, mēs ļoti daudz runājam mūsdienās par mikrobiomu, bet ir arī vēl viens tāds cita veida šaurāks mikrobioms, ko varētu saukt par estrobolomu, jo tas ir arī baktēriju kopums zarnu traktā, kas konkrēti nodarbojas ar estrogēnu izvadi. Un te ir svarīgi saprast to, ka, tā kā es teicu, pirmās 2 fāzes notiek aknās, un tagad jau ir sagatavojuši šos te gala produktus, tad viņiem tālāk ir jāiziet cauri, galvenokārt caur zarnām, bišķiņ caur urīnu, bišķiņ varbūt caur ādu, bet galvenokārt caur zarnām. Un zarnas arī spēlē milzīgu lomu, tur ir tāda lieta atkal, vai mums tur dominē, kāda mums ir tur tā mikroflora, jo veselīgāk viņi būs, jo vairāk mums dominēs labās baktērijas, un viņas būs labā īpatsvarā, jo lielāks iespējas, ka mēs visu šo te jau saistīto estrogēnu tiešām arī patiešo izvadīsim no organismu. Savukārt, nedodies, jo ir situācija, ja mēs uzņemam maz šķiedrvielas, vēdam daudz sliktās taukvielas, mums organismā var būt savairoties, kā saka, sliktās baktērijas, kuras izdala šādu te enzīmu beta glikuronidāzi,
fāzi, un tas, ko viņas izdara, viņas, diemžēl, var atšķelt šo te jau saistīto estrogēnu no šīs te skābes, un viņš var atgriezties, to sauc par enterohepātisku cirkulāciju, respektīvi estrogēns var vēlreiz nokļūt atpakaļ sistēmā un vēlreiz noslogot sistēmu. Tāpēc ir svarīgi domāt par, vienmēr prasu pacientiem, vai vēdera izēja ir laba, un labi vēdera izēja pēc mūsdienu jau tendencēm vairs pat nav vienreiz dienā, bet visādi labi gastroenterologi saka, ka 2 un 3 reizes dienā ir vēl labāk, tāpēc, ka jo vairāk mēs ēdīsim šķidrvielas, jo vairāk mēs uzņemsim šķidrumu un kustēsimies, jo labāk strādās zarnutraks. Tāpēc aizcietējumi patiesībā arī būtu riska tēma uz estrogēnu vēl tādu recirkulāciju. Te varbūt tikai viens piemērs par to pašu komu gēnu, ko es pieminēju. Būtībā, ja mēs apskatāmies uz saviem gēniem, mēs varam, ja mums ir vēl kaut kāda predispozīcija, tas, ko es minēju, vai ģimenē ir vēži, vai vispār ir estrogēna dominants kaut kādas pazīmes, mēs varam apskatīties uz savu gēnu karti un, teiksim, pieņemsim tāds pats komu gēns strādā gausi un lēni, tas var būt diezgan lielai daļai populācijas, un tā gadās, tad dažreiz ir mērķiecīgas rekomendācijas, par ko domāt. Pieņemsim, lietot magniju papildus uzturā, lietot lincēkus papildus uzturā, domāt par svara kontroli, domāt par to, kā vēl jo vairāk izvairīties no šiem svešiem estrogēniem. Īstenībā alkohols, kofeīns, kafīna, alkohols ir divas lietas, kas daudziem gēniem nepatīk, līdz ar to pārmērīgi noteikti kafijas lietošana un alkohola lietošana viennozīmīgi šos te gēnus visdrīzāk ietekmēs noteikti slikti nekā labi, un ir, pieņemsim, arī daudz nianšu pie vēža, arī jau esamības ir tā, ka reizēm pētījumi rāda, ka, piemēram, zaļā tēja ir ļoti laba, jo viņi, palīdz, teiksim, nomirt vēža šūnām, un, teiksim, it kā idejaski pret vēzi iedarbojas labvēlīgi, bet tāpat laikā var ļoti nelabvēlīgi ietekmēt pašu sistēmu, kas nodarbojas ar izvadu funkciju. Tāpēc ne visiem varbūt der zaļā tēja, ne visiem der kvercetīns, ne visiem der pilnīgi visas vielas. Mēs vairāk jau runājam par tādu suplementāciju, ka cilvēki lieto vairāk. Un, tas, kas ir ātri izskrien no cauri, pats galvenais, ko pateikt, kad ir, es teiktu tā, ja cilvēks ir vai nu saskāries ar estrogēnu vielmaiņu saistītu audzēju, vai ja cilvēkam ir jau simptomi, vai ir kaut kādi šie te, labdabīgās estrogēnu kaut kādas tādas dominantas pazīmes, tas pašas miomas, vai, ko es pieminēju, visādi menstruālie premenstruāli simptomi un tā tālāk, tad būtu ļoti svarīgi domāt par estrogēnu vielmaiņu. Viens visideālākais variants ir mēģināt viņu izpreparēt. Tas ir tāda veida testēšana sastāv no 2 daļām. Būtībā ir te kaut kur man laikam pazuda, ir tāds, viens no slavenākajiem testiem pasaulē Dutch tests, ko izmanto ļoti plaši, un tad sastāv no 2 daļām. Viens ir gēnu karte, kur mēs redzam visu šo saistītos gēnus, kas ietekmē šo te aknu detoksikācijas spēju, un otra sadaļa jau ir, cik tad reāli mums tur ir tas savsais atlikums vai šķidrais atlikums, kas mums paliek urīnā, kuri no tiem metabolītiem dominē, un tā mēs varam precīzāk ieraudzīt, vai mēs esam diezgan drošā zonā, vai tomēr šī tēma ir jārisina. Un tāpēc par estrogēnu vielmaiņu runājot, viņi ir tā kā tāds... Mēs noteikti varam izdarīt izvēles attiecībā pret vidi, sākot ar pannām un ūdeni un tam līdzīgām lietām, kosmētiku, un es pat vēl nepieminēju gan sveces, ka vienmēr sakot domāt par vārdu ksenoestrogēnu vai 6 estrogēnu, lai viņi būtu pēc iespējas mazāk kontaktā ar mums pašiem. Un tad otra lieta, protams, es nepieminēju banālu lietu, kā svara ietekmi, kas varbūt arī tajā brīdī, kad mums ir liekais svars, tad noteikti arī tajā perifērijā, tajās augšūnās, diemžēl, arī var ražoties papildus estrogēns, kas atkal noslogos mūsu sistēmu. Tā kā arī tā būtu zona, kurai vienmēr ir, pat nezinot neko par vielmaiņu, labāk šo tēmu mēģināt ietekmēt, un ja ir liekais svars un dzīves laikā viņš turpina būt, tad vēl jau vairāk būtu svarīgi saprast, vai estrogēnu vielmaiņa ir tāda, teiksim, gēnu līmenī tip-top, un ja nav, tad mētiecīgi domāt, pat ja tas svars ir, kā uzlabot šo te sistēmas spēju eliminēt šo te visu. Lūk, un protams, mēs varam uzlabot gan audzēju riskus, mazināt šādā veidā, ja mēs sakārtojam šo te estrogēnu vielmaiņu, gan arī mēs varam, mazināt un uzlabot dažādu stāvokļu. Endometriozes, tā paša premenstruālā sindroma, tad sievietes, kurām ir ļoti sāpes, ļoti lielas šīs sāpes pirms
Pirms menstruācijām būtībā sakārtojot estrogēnu vielmaiņu varētu uzlaboties arī klīnika un simptomātika. Tieši tāpat tās arī fibroīdu un miomas vairs neaugs uz priekšu, ja tiks sakārtot estrogēnu vielmaiņu.